Tito laboratorijas raidījums Cīņa par Rīgu sacenšās Juris Pūce, Oļegs Buros. Plānojot uzdot jautājumu par deputāta kandidātiem. Es nesaprotu to jautājumu, kāpēc visiem jābūt vienām. Stop. Es gribu pateikt. Viņš saka, es smējies par mani. Šodien. Es varbūt izstāstīšu, jo viņš man uzdeva jautājumu. Lieciet laikus, atbalstiet tajā vietā, kur ir super paldies ar sirsniņu ar dolāru zīmīti. Tas cilvēks, kurš šajā diskusijā savāks visvairāk naudas, ies nākošajā kārtā. Nauda nāk Tito laboratorijai kā tehniskais atbalsts. Labdien, tātad Tito laboratorijas kārtējās Rīgas cīņas piedalās Juris Pūce, Oļegs Buros. Šis jau ir trešais pāris, kas cīnās. Mums ir jau zināms pirmais pusfinālists, tas būs pusfinālists pāris. Ja, pusfinālists. Ķirsis ar Šleselu. Tagad jūs sacenšaties savā starpā. Labdien. Tas, ko es gribēju jautāt, sākt īstenībā ar Burokungu par pieteiktām komandām. Man viņas drusku izbrīnīja tieši kā komandas, jo viņas mīkst izsakoties ir ļoti, tie cilvēki ir ļoti dažādi. Restorāna biedrības, viesnīcas restorāna biedrības vadītājs, jauns cilvēks, droši vien tāds pozitīvs vai moderns. Un, teiksim, Turlais, ja, kur karjera sākās ar, teiksim, karaspēku izvešanu no Afganistānas. Ļoti daudz tur ir cilvēki, kas ir dažādās partijās bijuši, ieskaitot jūs. Un vai jūs varat apzīmēt, ka tā ir tiešām komanda, nevis cilvēki, kas ir sanākuši kopā, izvēlēti no kaut kādiem jūsu pašu spēkiem, lai tiktu pēc iespējas vairāk iekšā? Es gribu pateikt, pirmkārt sveicināti visiem. Es gribu pateikt, ka mums visiem, bet visvairāk no manis ir atkarīgs, vai tas būs komanda vai ne. Un šobrīd, pēc dažiem kopā pasākumiem, es redzu, ka tā komanda veidojas. Un no paša sākuma, kad mēs sākam runāt, un vispār, kad augusta sākuma man zemnieki izvirzīja par pirmo numuru savā pasākumā par pirmo numuru Rīgā, es teicu, ka man būs viens nosacījums. Un pie tā nosacījuma tam nav ne materiālais, ne kaut kas cits. Tas nosacījums ir tāds, ka mēs nekādā gadījumā nesāksim svietrot par partijām, starp partijām. Ja? Un tas būs pēdējā lieta, ar ko vajadzētu nodarboties. To arī teicu, un es teicu, tad, kad mēs pieņemam lēmumu kopā, mums nav atsevišķi kaut kādi pasākumi GKR, atsevišķi ZZS. Mēs startējam visi kā viena komanda. Ja taisnība ir, ka mums ir ļoti dažādi cilvēki, un ja mēs runājam par vecumu, ja otrais cilvēks... Es gribēju par ko citu jautāt. Tas, ka jūs tagad esat komanda, lai iegūtu vietas, es pilnīgi piekrītu. Jautājums ir par tiem 4 gadiem. Tā komanda izjūg, tāpēc, ka man ļoti grūti iedomāties, kā var, teiksim, ļoti samērā vecs cilvēks, teiksim, Turlais sadarboties ar samērā jauniem cilvēkiem, kā tur viesnīcas ar biedrības priekšsēdētāju. Ilgākā laikā. Ko mēs taisam senioru apvienību, ja Dainim ir tā liela pieredze, bet Dainis labprāt Turlais apmācīšu jaunus cilvēkus. Un es kā pirmais sarakstā, ņemot vērā, ka man tas personas kods atšķiras ne tikai no Kalniņa kunga, bet, piemēram, no mūsu acīm augsti godātā šodien arī mana partnere no Jura Pūce. Man ir mērķis arī nodot to karogu, savas zināšanas arī citiem cilvēkiem. Un tas ir ļoti labi, ka viņi parādās. Ja, un es GKR arī sadarbojos ar jauniem. Ja jūs šobrīd runājam par viesnīcas vadītāju, iepriekšējā sarakstā GKR mums bija barmens Andris Reizenberg, un viņam to vietu savu, lai tiešām viņš var dabūt politisku pieredzi, atdeva Jākaf Rafalsons, kas ir jau tāda zināma vecuma. Diemžēl sanāk tā, kā sanāk ar to barmenu. Šobrīd es runāju, ka tas ir kļūda, labāk, lai Jākaf turpina strādāt. Par šiem problēmām runāt. Pūces kungs jums nav tik izteikti, bet tomēr arī ir tāds, teiksim, jūs, tad ir, teiksim, Viečslavs Dombrovskis, kas ir izgājis zināmām partiju skaitam. Mužnēs kundze, kas arī ir mainījusi politiskās orientācijas. Vecums gan tur ir drusku savādāks, tur visi tā kā puslīdzīgi. Bet vai tā ir tāda Latvijas
politiska tāda, nezinu, rozīnīta vai nepieciešamība, jo izskatās, ka veidojas nevis partijas un komandas, bet veidojas, teiksim, komandas uz katru sezonu. Interešu klubiņa. Mēs savācam, ne pat ne interešu klubiņa, mēs savācam viesspēlētājus no turienes, kas ir pieejami, saliekam komandu, lai pēc iespējas labāk tas izskatot sabiedriskās attiecībās, vai būtu kaut kādi pazīstami cilvēki, bet politiskās, teiksim, kaut kādas pēctecības tur nav. Tik bieži mainīt partijas un partijas nostājas, tas nav īsti labs, man liekas. Pat Vinstons Čerčils 2 reizes mainīja partiju. 3 reizes. Tie kā 2 partiju sistēma. Jā, tā kā visu, ko var izdarīt dzīvē. Man liekas, ka mēs esam veidojuši partiju ļoti apzināti. Mēs nevienu brīdi neesam slēguši durvis cilvēkiem, kam ir bijis kāda iepriekšējā politiskā pieredze. Galā partija dibināja cilvēku ar iepriekšēju politisku pieredzi vairums, tā kā tā bija tāda normāla pozīcija. Par partiju mēs varam tā runāt un tā tālāk, bet uz katrām vēlēšanām... Uz katrām vēlēšanām mums vienmēr ir viesspēlētāji. Nevis viesspēlētāji, bet ir jaunpienācēji. Mēs vienmēr aicinām cilvēkus partijā. Es teikšu tā, mums būs sarakstā, es vienkārši mēģināju, kamēr Roļiks stāstīs, mēģināju atcerēties, cik man ir gados jaunākais kandidāts. Jaunākais kandidāts būs apmēram 20. Un gados vecākam būs 81. Un manuprāt, tas ir labi, nevis slikti. Es nesaprotu to jautājumu, kāpēc visiem jābūt vienā vecumā. Tiešām nesaprotu šo jautājumu. Kāpēc apmēram vienā vecumā ir jābūt cilvēkai partijā? Manuprāt, tas ir galīgi aplami. Tieši pretēji ir labi, ka viņi ir dažādi vecuma kandidāti, ka ir dažādi iepriekšēji pieredzi. Mums ir cilvēki, kas pirmoreiz kandidē, kas nekad nav bijuši politikā, arī mēģinās sev parādīt, ir bijuši citās jomās aktīvi. Mums katrās vēlēšanās mēs piesaistam jaunus cilvēkus politikai, un tā skaitā piesaistam kā kandidātus. Viņi kļūst par daļu no mūsu komandas, reti no mums iet prom, tur paliek un strādā. Protams, cilvēkiem beidzās arī politiskais cikls, beidzās politiskā karjera, nevēlās vairāk kandidēt, tādas situācijas mēdz gadīties, bet prom jau neiet. Tā jau tās partijas aug, citādā, ka mēs nekad nevienu jaunu nedabūtu. Tā varētu ņemt tikai no apmēram bezpolitiskas pieredzes, tādas, par kuriem nekādas iepriekšējās pieredzes nav. Bet es esmu par to, lai nāk cilvēki ar iepriekšējo politiskas pieredzes galvas, lai mēs esam pēc tam dombiedri. Un pārbaudam to mēs reālā darbā. Jā, startējot vēlēšanās, jā, ikdienas partijas darbā pārbaudam. Tā mēs ieraugam, kā cilvēks var būt atstrādāties. Jā, jūs mēģināt sastāvēties ar parkomandu, tas nesanās. Jā, bet tā bija apvienība. Tā bija apvienība, politiskas apvienības Latvijā tiešām paredzēs alianses, kā daudzās citās valstīs, var veidot apvienības. Tas, kas ir zināms, tas ir saprotams. Jā, bet mums problēma ir ar vēlētājiem. Jūs suvat vienā sarakstā vienu komandu, kas nostrādās vismaz vienu ciklu, un tas nesanāk. Bet mēs arī nostrādājām ar apmēram pār vienu ciklu. Vienu ciklu nostrādājām, pēc tam beidzām. Bet es gribu papildināt, ja mēs runājam par GKR, tad tā kodolu no saraksta veidotie cilvēki, kas ir GKR dibinātāji, viņi 13 gadi ir viena partija. Mēs tāpēc šobrīd, un pēc tam tie jauni, kas atnāk, tad viņi nebija neviena partija. Kā tās komandas nostrādās, nav problēma. Protams. Runāsim labāk par lietām, kas ir apkārt. Birokrātijas apkarošana. Sākam no manis. Labi, kā pieredzējušā birokrāta. Es arī esmu birokrāts, bet tu esi ilgāk. Birokrāts, tad kā mums apkarot? Ja runāt nopietni, šobrīd es droši vien pateikšu ne kā mera kandidāts, bet ņemot vērā manu esošo amatu kā komisijas vadītājs, šodien 4 es aiziešu uz valsts kancelēs ministru kabinetu, kad notiek tā darba grupas sēde, kuru vada Latvijas Tirdzniecības kameras vadītājs un valsts kancelēs vadītājs, kur ir visi no visiem ministriem pārstāvi. Es gribu izteikt savu viedokli par šo darbību, ka mēs vairāk runājam, veidojam darba grupas, bet rezultātu es pagaidām īpašu neredzu, un es aicinu visu šo jauko kompāniju mums 9. aprīlī uz komisijas sēdi, bet es gribu konkrēti saklausīt, konkrēti stāsti par to, tāpēc, kāpēc mūsu komisija loģiski tā visa birokrātija un administratīvas resursi. Kaut kāds 10, tad būtu par daudz, bet konkrēts priekšlikums. Tieši ko vajag darīt?
Konkrēti, es gribu sagaidīt, stop, ja jūs gribat sagaidīt, nu mani šobrīd, es gribu, kā Saeimas deputāts, kā komisijas vadītājs, sagaidīt no izpildu varas konkrēti. Ja mēs runājam par valsts pārvalde, reāli es redzu tikai to lineāro samazinājumu no visiem. Tāpēc, ja prasa katram izskatu iespēju samazināt, mēs visi ar godīgam acim sākam stāstīt par to, ka tie cilvēki ir nepieciešami. Ka vajadzētu vairāk. Jā, ka vajadzētu vairāk. Jurim ir absolūta taisnība. Ja? Tāpēc šobrīd tikai, ka sava laika bija iepriekšējas valdības, iepriekšēja krīzes laika, tikai lineārais samazinājums. Varam runāt par citu. Ja mēs runājam kontekstā Rīgas dome, jā, protams, mums vajadzētu pārskaitīt un atbilstoši esošai situācijai pielāgot un mainīt Rīgas domes struktūru. Protams, man droši vien no visiem mera kandidātiem un saraksta deputāta kandidātiem ir vislielākā pieredze, es ļoti ilgi nostrādāju izpildvarā, bet šobrīd par to mēs runāsim tālāk, es negribu šeit par tam detaļām, droši vien sāk stāstīt, tas būs garlaicīgi, bet ja jūs plānojat uzdot jautājumu par deputāta kandidātiem, uzreiz, tāpēc, ka es biju izbrīnīts, kāpēc citi jūsu dalībnieki stāsta zem birokrātijas samazināšanas un administratīvas sloga par mazāko deputātu skaitu. Nē, tas nav galvenā nelaime deputātu skaits, galvenā tie cilvēki, kas strādā izpildu varu, organizēt šie procesi absolūti cita ātruma, cita veida. Par deputātas kandidātiem es esmu pret samazināšanas, un es esmu pret, lai Rīgas domas deputāti, ka Saeimas deputāti strādā profesionāli. Nē. Tam es nepiekrītu. Uz tikai konkrēts priekšlikums birokrātisam. Es domāju, ka tā pieeja, ko šobrīd realizē valdība attiecībā uz birokrātijas samazināšanu, tā ir tāda pieeja, kas nekad nesasniegs nekādu rezultātu. Es nekad dzīvē neesmu redzējis, ka no apakšas sanāk ierēģi un paši sev samazina. Un ar to es domāju nevis tik daudz amatvietas, to, ko Oļegs teica, tur lineāri vai nelineāri. Amatvietas ir rezultāts. Jautājums, ka birokrātijas samazināšana nozīmē samazināt procedūras. Ko konkrēti ir cilvēkiem jādara? Nu, piemēram, dzīvoju Rīgas centrā, regulāri staigāju, joprojām katrai kafejnīcai katru gadu no jauna ir jāsaskaņo tā iespēja strādāt kā ar kafejnīcai. Joprojām ir noteikts ierobežojums datumiem, no kuras līdz kuram datumam drīkst strādāt ārā kafejnīca. Kāpēc tas ir nepieciešams, to nezina neviens. Kāpēc nevar būt ārā kafejnīca cauru gadu? Kuram tas traucē? Tur ir ierobežojums laikā vai Laikā. Nē, tur ir tā situācija, ja tu sāk strādāt kā ārā kafejnīca ziemā, tad tev vajadzētu uzreiz samaksāt pašvaldības nodevu par šo. Un tas ir absolūti nepareizi. Ja? To vajadzētu faktiski ar mobilo vienu klišķi samaksāt par vienu dienu, bet tas nav pareizi. Un tāpēc, piemēram, ja šobrīd ir labs laiks, šodien. Es varbūt izstāstīšu, jo viņš man uzdeva jautājumu. Lūdzu, kungs, es atvainojos. Respektīvi, tas ir vienkārši viens piemērs, kur mums vienkārši pastāv vēsturiski noteikti ierobežojumi, un tādi ir ļoti daudz. Rīga ir radījusi arī jaunus noteikumus, Rīga ir radījusi jaunas institūcijas. Piemēram, Pilsētas attīstības departaments šajā sasaukumā ir izveidojis 3 jaunas padomes, kurās ir iespējams izskatīt atsevišķus būvprojektus vai celtniecības izvērtēs vai lokālu plānojumu ieceres, kurš pirms tam nebija. Kas nav paredzēts likumā, tas vienkārši izdomās, lai tā būtu ērtāk. Tā rezultātā saskaņošana doma pamatojas bija, mēs te visu sapulcim pie viena galda un ātrāk paliks. Rezultātā viss palika lēnāk. Palika vēl dažus mēnešus klāt. Nē, redz, tie formulējumi. Tās padomas ir jāatceļ, viņš nav vajadzīgs. Kam būs ērtāk, tur jau vienmēr jāsaprot kam. Nē, nu doma bija, ka attīstājiem nebūs jāiet pie katras iestādes atsevišķi jāskaņo. Vispār attīstājiem nav ne pie vienas iestādes nekur jāiet. Viņš iesniedz savu būvprojektu ieceri, ir atbildīgā viena iestāde, Pilsētas attīstības departaments, un viņi nodrošina to. Viņiem būtu jānodrošina tas, vai ir ievēroti pieminekļu prasības, vai ir dabas aizsardzības prasības ievērot, tas, kas likumā ir noteikts. Un savas nevajag izdomāt, vienkārši nevajag izdomāt savas prasības. Un ar to jau būtu pietiekami daudz Rīgas gadījumā. Skatījos kaut kādu dziesmu par attālināto darbu, kur nevar dabūt cilvēks atpakaļ no attālinātā darba. Kas tas ir? Tas ir, cilvēki ir sajukuši prātā, vai cilvēki, negrib strādāt? Es to pat īsti izskaidrot nevaru. Nē, tagad Burokums. Labi, lai viņš to vaļā. Es nezinu, ko domā tie cilvēki, kam patīk vairāk attālinātais darbs. Mēs no otras puses paši sapratam, ka droši vien vieglāk sēdēt mājās.
Es domāju, ka vislabākais darbs tas ir klātenē. Protams, ir tādi atsevišķi profesijas, kur var strādāt dažas dienas attālināti. Piemēram, tas ir grāmatveža finansistas, bet tā kā šobrīd Rīgas dome sāk strādāt daļa attālināti pirmdien un piekdien, daži izpildvaras pārstāvji, un otrā diena viena no tām bija saistīts ar attālinātu darbu vispār pēc Covid. Otra diena bija saistīta ar to, ka vajadzētu ekonomēt apkure, naudu uz apkuru, uz pārējiem resursiem. Bet ne, varbūt to var pamatot, tad vispār var nenākt, bet man ir viens tāds retoriskais jautājums, kāpēc vasarā tas notiek? Vai ekonomiem kondicionēra elektrību. Ja? Nu, tas nav nopietni. Ja? Un tad, kad es brīnos, ka ne uz pilnas slodzes strādā izpildvaras struktūras arī pirmdien, man galva vienmēr paliek, ka pirmdien tas ir vissarežģītākā diena, tāpēc, ka notiek privātpersonu pieņemšana un tā tālāk. Nē, es uzskatu, ka tam nevajadzētu būt. Nākamais, par ko jau juristu sāk runāt par padomēm, par tiešām par šo sasaukumu ir izveidotas neskaitāmas darbu grupas, komisijas, apakškomisijas, kur deputāti sēž, īpaši tad bija pie attālinātā darba Covid laika, dzertēju un diskutē, un tie nabagie izpildvaras pārstāvji, kam ir konkrēts darbs, kam nav laika diskusijām, viņi ir spiesti atbildēt uz tiem jautājumiem, un ja tas 3 sanāksmes diena par 2 stundām katra, gandrīz darba diena beidzas. Ja? Tāpēc šobrīd uz attālināto darbu skatos skeptiski. Un ir, protams, tādas komisijas, kur laiks iet kaut kādas 5-10 minūtes, tas varētu būt, bet principā es par darbu klātienē, ja mēs runājam par Saimu, tad es uzskatu, vispār tur nevajadzētu izskatīt nekādas iespējas runāt par attālinātu darbu, kaut no drošības aspekta, ja Saimas deputāts piedalās Saimas sēdē un attālināta, mēs nezinām, kas viņam stāv aiz mugurā. Ja? Rīgas doma ir cita situācija, bet pārsvarā darbs ir klātienē. Rīgas domā joprojām komitejas sēdēs, domas sēdēs pieslēdzās cilvēku attālināt un balsoja, jo negrib nākt un tā. Tā tas diemžēl notiek. Tas runāja arī par tiem Rīgas, un Oļegs saka, viņš ir pret Rīgas domas deputātu skaita samazināšanu. Rīgas domā jau 60 deputāti ir, viņi nav pietiekami noslogoti, viņiem nav kur to ko darīt. Un tad viņi sāk izdomāt, ko darīt. Viņi veido darba grupas un komisijas, lai sevi nodarbinātu, lai būtu kaut kāda funkcija, pievienot vērtību no viņiem. Un tā ir viena problēma mazāk, nevajag tā pāriet situācija, ka vienu ievēlē, bet skaidrs, ka Rīgai vajag 60 ļoti diskutabls jautājums. Droši vien, ka varētu būt mazāk. Bet tas ir tikai šis sasaukums. Agrāk tas nebija. Es atvainojos, es sēdēju vienā sasaukumā, kur puse no frakcijas, kur bija tāda liela frakcija, lielākā frakcija, puse no frakcijas neteica nevienu vārdu, nevienā komitejas sēdē, nevienā citādā. Bet Puces kungs, tu būdams opozīcijas deputāts aktīvi nodarbināja, tur bija ļoti aktīvs. Es tagad tiešām pozitīvi atbildēju. Bet tas, kas attiecās savukārt uz attālināto darbu, es domāju, ka tad, kad vienreiz kaut kas tāds ir iedots, grūti atpakaļ atkāpt. Tā tas vienmēr notiek. Apsolīts cilvēkiem ir turklāt. Pēdējos vairākus gadus valsts pārvalde reāli sludināja darba konkursus, kur norādīja, ka būs tik un tik attālināts darba dienas. Cilvēki ar noteikumiem pieteicās uz darbu un saņēma darba līgumu un strādāja. Un tad izkāpt ārā no tā ir tiešām komplicētas piekrīt. Ja? Es domāju, ka tas ir, es vispār uzskatu, ka tas ir darba laikā vadība, būtu tomēr jāstāj iestāžu vadītāju ziņā, bet iestāžu vadītājiem pašiem ir jāprasa darba rezultāts. Mēs to bieži vien neprasam, nespējam noformulēt kāds darba rezultāts un nespējam arī panākt rezultātu. Man vienmēr ir piemērs, kad es vienu brīdi biju iestādes vadītājs kā ierēdnis. Man bija 2 vietnieki, no kuriem viens ieradās katru dienu darbā 6:40. Katru dienu 6:40 no rīta bija darbā. Bet, ja man kaut ko vajadzēja no tā cilvēka 6 vakarā, tad viņš jau miga ciet. Tāds izteikts cīrums pēc rakstura. Un otrs man bija, kas nevarēja atnākt uz darbu pirms 9, un 9 līdz 10 izskatījās tā, kā viņam būtu kāds putns iekārtojies matos. Un nevarēja savākties, neko nesaprot. Bet abi bija ļoti spēcīgi darbinieki. Un kā viņus izmantot? Tas ir vadītāji, to viņu plus un mīnus. Un es neredzu tur tādu problēmu. Tas, ka cilvēki faktiski vispār nenāk uz darba vietu, man tas liekas ļoti dīvaini. Bet te ir jāskatās, tā pārēja droši vien ir jāskatās, kāda ir iepriekš konkursa. Tas diemžēl nevarēs, ja pirms tam to slavēja,
valsts nekustamā īpašuma taisīja konkursu, kur tiešām ieteica valsts pārvaldes samazināt telpas, plānotās, cik vajag telpas, jo nebūs jau visiem vajadzīgs darba vietas. Cilvēki attālināti strādās, un tiešām vesela rinda iestāžu samazināja savu darba telpas, lai mazāk būtu telpas, ja? Tad tagad atpakaļ, lai tu atkāptos, tur vajadzēs, tas būs zināms laiks, bet pēc būtības, protams, valsts pārvaldes darbā liela daļa darba pienākumu ir arī tajā, lai tu strādā ar saviem kolēģiem kopā, tāda darba liek aizvien vairāk, un attālināt to organizēt ir grūti. Labi, Būdau kungs, pāriesim pie jums par partiju plāniem. Kāda ir? Gods kalpot Rīgā ir pieredzējis politisks spēks, kas ir strādājis ar Saskaņu. Zemnieki ir konservatīvs spēks, kas ar Saskaņu nekad nav strādājis kopā. Jūs esat tāds starposms šajā gadījumā sanāk. Starp ko starposms? Starp zemniekiem un Saskaņa? Tā sanāk piedodiet. Nevaru piedot. Tas ir ļoti tāda radoša versija, diez vai es tam varu piekrist. Piekrist nevaru, bet tomēr zemnieki Gods kalpot Rīgai, kā jūs apvienosiet partiju plānus, lai strādātu Rīgā, kā jūs sakat, vienā komandā? Kā partijas plāniem mums visi ir vienādi. Es varu atbildēt uz tādu jautājumu ļoti formāli. Šodien mēs nodevam sarakstu un 4000 zīmju programma, kas ir mūsu mērķis izstrādātā kopā ar zemniekiem. Un, ja pamatot, kāpēc zemniekiem, pirmkārt, kā jebkura, es uzskatu, pašvaldības partija, viņi nevar būt populisti. Ja? Zemnieki pēc būtības arī nevar būt populisti. Pirmkārt, tāpēc, ka zemnieki paši, ka cilvēki kā nevar būt populisti. Otrkārt, zemniekiem ļoti daudz ir pašvaldības vadītāji pa Latviju, un viņi arī nav populisti. Ne Raveņa kungs, ne pārēji visi, kas ir šobrīd pie varas. Jūs neradīsies, teiksim, problēmas, ja vajadzēs kādu pieminekli nojaukt vai kādu ielu pārdēvēt, ir iekšēji. Nevis partijas, bet jūs esat deputāti, ir Turlais un ir kāds cits deputāts. Es nezinu, kāda vēl vajadzētu jaukt pieminekli vai pārdevēt ielas. Ja būs Nacionāla apvienība iniciatīva pārdevēt Petersalas ielu, Katrīna Dambis, vai Marijas ielu, vai Elizabetes ielu, es domāju, ka šeit mēs būsim vienoti. Es domāju, ka mēs tur tajā procesā vēl ilgi. Titava kungs, ja jūs gribat pateikt, ka kaut kāda piegaršana Saskaņa paliek Gods kalpot Rīgai, tad jūs kļūdēties. Ja mēs runājam par uzvaras to pieminekli, uzvaras parka zināmo, tad valdes sēdē pirms balsojuma Rīgas dome, izņemot vienu cilvēku, kas atturējas un kas šobrīd nav mūsu partijā un starta no Saskaņas saraksta, pieņem lēmumu par atbalstu, par pieminekļa nojaukšanu. Un mēs visi nobalsojam par pieminekļa nojaukšanu. Un man Krievija, ka vairākiem cilvēkiem, kā man liekas arī Jurim, kas balsoja no Saimas, draud konkrēti 5 gadi. Es domāju, tev arī par to, ka mēs sava grupa, katrs, kas Saimā vai Rīgas domē, to pieņemam. Tāpēc mums šobrīd nav. Mums ir liela pieredze, profesionāla, pragmatiska darbam pašvaldība. Tāda pati pieredze ir zemniekiem. Tāpēc Lielo pilsētas asociāciju vada Normans Audziņš, kas ir ZZS biedrs, zemnieku biedrs, un Lielo pilsētas asociāciju vada Kaminski. Tāpēc šobrīd mums šeit nav nekādas problēmas. Labi, redzēsim, kā būs. Protams. Pūces plāns, tāds tā kā nācās man izlasīt pūces plānu. Lieta man bija izbrīns, ka tas nav nekāds pūces plāns, tas ir pūces sapni. Jo šeit ir viens punkts tikai, kas ir konkrēts, viss pārējais ir sapni. Rīga būs droši sakārtot labapgaismotas pilsētu. Ambiciozs pilsētas ārtelpas apgaismojuma programma. Tie ir virsraksti mājaslapā, vajag uzspiest dziļāk. Tur ir apakšā tāda faila zem katras sadaļas. Un tur ir, par katru sadaļu ir vairākas lapas puses. Kopā 43 lapas puses, 12 izcēlti virsraksti mājaslapā. Tā mēdz darīt, mājaslapā izceļ virsraksts un tālāk ir skatīt dziļāk. Jā, tad ir mēģināju un nesanāk atvērt. Pat tagad nesanāk. Es nezinu, varbūt internets sakarā. Es pat kā šurpnākot vienu sadaļu atvērt, man bija jāatbild vienu jautājumu. Pajautāšu par vienu konkrētu plānu.
Kāpēc apgaismošana? Nu labi, gribat apgaismot ielas, kā drošība varbūt. Bet jūs gribat uzbūvēt 5000 dzīvokļus. Jā, nevis mēs, privātais sektors izdarīs. Nesapratu. Tad jūs liekat savā partijas plānā, ka privātais sektors, tas vienīgais, ko es varētu iedomāt, kurš privātais sektors tas ir Waterfront. Nav lieta muļķības. Rīgā ir Waterfrontam, manuprāt, ir 2 izsniegts būvotļaujas. Rīgā ir izsniegts vairāk kā 20 būvotļaujas daudzdzīvokļu māju būvniecībai, privātam sektoram. Waterfront plāns ir 6500 dzīvokļu. Es par būvotļaujām runāju, nevis par plāniem. Es runāju par dzīvokļiem. Es arī par dzīvokļiem runāju. Rīgas doma plāno uzbūvēt 1000 dzīvokļu, jūs 5000. Tātad 5000 dzīvokļus mēs paredzam nākamajos 4 gados uzbūvēt pamatā, to darīt privātais sektors. Es esmu ļoti skeptisks arī par ideju, ka Rīgas pašvaldība pašai būtu kaut kas jābūvē vispār. Arī sociālā dzīvokļa. Kā tādā gadījumā, kā jūs liekat savā plānā, ka es kā privāts... Tur tā nav rakstīts, ka es uzbūvēšu. Tur ir rakstīts, konkrēti plānā ir rakstīts, tur ļoti detalizēti mājokļu pieejamības plānā, mums ļoti detalizēts plāns ir. Tur uzrakstīts ir, ka mēs stimulēsim privāto sektoru. Kādā veidā? Tur ir, kā mēs stimulēsim ar apbūves noteikumu izmaiņām pilsētas teritoriālā plānā, ar atbalstu programmām attiecībā uz pieeju, lai nodrošinātu pieslēgums siltumtrasēm, ūdens kanalizācijas pieslēgums un ar nodokļu atlaidēm, lai mēs panāktu ātrāku. Tas, ka tagad privātie dzīvokļi stāv netiek izpirkt, tas sniegs. Ne? Mums tātad privāto dzīvokļu izpirkšana, tas ir privātā biznesa risks pirmkārt. Bet Rīgā kopumā ir mājokļu trūkums. Jūs redzat, ka jūs nonākat Nav. Rīgā mājokļu nav pretrums. Ir izbūvēt dzīvokļi, kur ir tukši? Nav. Tādi gadījumi vienmēr būs. Tāpēc, ka privātais uzņēmējs nosaka cenu, kādu viņš vēlās, viņš iespējams nosaka par augstu cenu. Nevar pārdot. Ja jūs redzat šeit pretrums, tad man žēl Burakuks, jūs gribētu kaut ko pateikt. Pirmkārt, man pozīcija šeit sakrīt ar Latvijas attīstību. Nekādā gadījumā nedod Dievs, lai pašvaldība pati sāk būvēt. Pašvaldība būs pasūtītājs. Tas nebūtu veiksmīgs projekts. Mums vajadzētu... Pasūtītājs nozīmē apmaksātājs. Nē, pasūtītājs nozīmē pasūtītājs, ka taisa konkursu uz būvniecību, visu apmaksā. Jā, mums... Es saprotu, ka jūs arī tā domājat? Nē. Viņi arī... Pašai nevajadzētu būvēt. Nevajadzētu. Pašvaldībai vajadzētu pēc tam savām funkcijām iegādāties no privātā sektora pakalpojumiem. Tas ir piemēram. Rīgas doma nopērk uz dzīvokļu. Īres tiesības, visticamāk. Mēs varam nopirkt. Sociālajiem mājokļiem. Ja jūs man iedavat vārdu, tad šeit mums pozīcija sakrīt. Faktiski mums pozīcija šeit ir absolūta. Es domāju, viena, kas ir nepieciešams Rīgai. Rīgai ir nepieciešami īres dzīvokļi, Rīgai ir nepieciešami dienesta dzīvokļi. Dot cilvēkiem tiem, kas... Es nerunāju šobrīd par sociāliem. Sociāli tas ir viens tās. Mums nepieciešami dzīvokļi, Juri tiem, kas pilda pašvaldības funkciju. Tas varētu būt jauni skolotāji, tas varētu būt skolotāji ar savam zeltam pilspārmalu pieredze, bet kas dzīvo dienas mājas un kam šobrīd ir grūti dzīvot un kas stāv kaut kāda rinda un meklē, tas varētu būt pašvaldības policisti. Mums ir ļoti liels pieprasījums, ļoti liels trūkums pašvaldību policistiem, tiem, kas pilda pašvaldības funkciju. Un tas varētu būt īres dzīvokli. Mēs varam slēgt trīspusēju līgumi, kur ir attīstītājs Rīgas dome un šīs lietotājs. Ja? Mēs varam daži dzīvokli varbūt nopirkt, tas ir detaļas, bet fakts ir tāds, ka mēs varam patiešām darīt visu, veicināt, lai attīstītājiem, investoriem ir zināma garantēti, ka zināmu īpašumu skaits, dzīvokļu skaits paņem uz sevi Rīgas dome. Vai ar īres tiesībām, vai ar īpašuma tiesībām. Tas ir ļoti būtiski. Ja? Tas pats tās, piemēram, par tukšam telpam pilsētas centrā. Lai atdzīvinātu pilsētas centru, mēs arī izskatām iespēju, lai kā prioritāti skatītu to, ka mēs varam tādi dienesta dzīvokli ņemt pilsētas centrā. Lai vairāk mūsu, piemēram, skolotāji dzīvo pilsētas centrā, no šiem viņiem vieglāk braukt uz vienu vai uz otru pusi, bet atkal tas ir nākamais stāsts, kā iedzīvināt pilsētas centru. Jo vairāk šeit būs iedzīvotāji, jo labāk. Pilsētas centrs, jūs abi sakat, ka vajag pilsētas centru atdzīvināt, bet varbūt tas ir
sapnis, kuram nevajadzētu arī nemaz piepildīties. Cilvēki grib braukt ārā. Cilvēki ir mobili, cilvēki pāriet. Cilvēki tagad var dzīvot Siguldā un strādāt Rīgā. Man strādā cilvēks dzīvo Murjānā. Īpaši jāsar attālināt. Nē, kas katru dienu brauc uz Rīgu. Jā, protams. Pat ilgāk. Bet tas ir 20 minūtes tagad, ko braukt, bet tas vairs nav tas. Līdz ar to, vai nav jādomā par to, kā Rīgas centra aizpildītājs. Nezinu, kaut kādām citām funkcijām, tāpēc, ka Rīgas centrs nav draudzīgs dzīvošanai. Es gribu pateikt citādi. Rīga šobrīd nav draudzīga ne iedzīvotājiem, ne investoriem. Un šobrīd tas ne par Rīgas centru. Rīgas centra var dzīvot tik daudz, cik viņi ir. Bet, piemēram, kāpēc man dzīvot Zepnikalna, a nedzīvot Marupē, kas ir blakus? Ja? Par šo ir stāsts. Kāpēc man nedzīvot Mežciemā, a dzīvot, piemēram, tur Dreiļuņos aiz Rīgas robežām vai dzīvot Bukultos? Ja? Par šo ir stāsts, ka mums vajadzētu veidot to draudzīgu vīde ne tikai pilsētas centrā. Ja mēs runājam par pilsētas centru, protams, ka jebkura pilsētas centrs ir kā magnets, uz kurien brauc visi pilsētas iedzīvotāji, uz kuriem brauc Latvijas iedzīvotāji un uz kuriem brauc turisti. Šobrīd mēs varam, protams, pateikt, paskatīties uz Brīvības ielu, tas ir šausmas, ka viņi izskatās ar tukšam, nenumazgātiem skatlogiem. Jā, mēs varam viennozīmīgi, tas mums sanāk sodīt un pateikt, ja ir tukšas telpas, tev būs paaugstināt nodokļu likme, bet tajā pašā laikā, ja tur būs tev aizpildīts reāls līgums, reāli uzņēmēja darbība, tad tev būs nodokļu atvieglojumi. Tas ir pamās. Šobrīd es nezinu, ko domā mans kolēģis Juris par to programmu par 200 000 uzņēmējdarbībai. Tas nav nekas, ja sadalīt un ielikt tur durvis vai kaut kādu vienu logu ar Rīgas domes līdzdalību. Es domāju, Rīgas domē galvenā vēsturiskā loma, lai te cilvēki parādās pilsētas centrā. Tas ir pats galvenais, un tur ir vairāki pasākumi. Sakot no tā, ko mēs sakam darīt, es pirms domas atlaišanas par to eksperimentu par Gaju ielām. Es uzskatu, ka viennozīmīgi mums vajadzētu vienu Gaju ielu. Es vairāk skatos uz Terbetas ielu. Par to, kā tur varētu braukt arī uz saviem pagalmiem iedzīvotāji, tas ir atsevišķi jautājums. Tas ir izsanāms jautājums, lai viņi varētu būt mīgs. Bet jebkura Gaju iela, īpaši kā Terbetas, kad tu staigā pa Vecrīgu, pa pilsētas parkiem, pa Terbetas ielu un pabeidz savu maršrutu Vidzemes tirgu, kas beidzot, es tā ceru, būs sakārtots. Ar mūsu līdzdalību kopēju Juris, viņš būs sakārtot savā laika, tu būdams opozīcijas deputāts, man piespēlēja zināmā mērā pacelt šo jautājumu par Aginskalna tirgu. Tas ir izdarīts un zināmā mērā ar jūsu to, pirmo tādu jautājumu, pirmo tādu stimulu. Jums ir vēsturiska loma, mēs to izpildījām, un es domāju, ka jūs tam mēs zinām, kā atdzīvināt Vidzemes tirgu. Ja? Tas ir, ja tas viss notiek, būs, kur ir sporta pils šobrīd, beidzot Igaunija sāk būvēt, būtu jauni dzīvokli, tad vieglāk arī būs biznes aiziet Vidzemes tirgu. Tāpēc es domāju, mūsu jautājums tiešām iedzīvināt pilsētas centru. Paldies! Tagad nododu to stafeti Jurim. Jā, es nepiekrītu. Tātad, pirmkārt, tiešām cilvēki dzīvos tur, kur viņi grib dzīvot, un cilvēki izvēlas daudz ko. Es 30 gadus dzīvoju Rīgas centrā, audzinu savus bērnus Rīgas centrā un neuzskatu Rīgas centru par nepiemērotu dzīvei. Es tāpat, bet es runāju par citiem. Jā, bet daudz taisnība ir pēdējos 15 gados. Viņi jau ne jau tāpēc, lai ieriet Rīgas domē. Jā, vairāk nekā 100 000 cilvēki ir atraduši savus mājvietas pie Rīgā, un es varu piekrist Stoļigam tajās kategorijā, ka jau viņi nav jau vairs cīņa par to, ka kaut kur tur būvēt zaļā pļavā, lai var grillēt gaļu, kā daudz saka, tāpēc viņi gribēja savu zaļo zonu. Tagad viņi pārvācās un dzīvo daudz dzīvokļu mājās, vienkārši tieši aiz robežas. Daudz dzīvokļu mājā. Ja? Viss tas pats tikai otrā pusē ielē. Tās robežas jau ir iedomāts, viņas jau nepastāv tagad dzīvē, viņas ir tikai kartē iezīmēts. Ja? Tā kā tas jautājums vairāk ir visticamāk par to, ka Rīga nav bijis konkurētspējīga, nav bijis ar labiem noteikumiem. Man bija iespēja pagājušajā nedēļā runāt ar vienu attīstību, kas būvēja noliktavu kompleksu vienā Pierīgas pašvaldībā, šausmīgi lamāja to Pierīgas pašvaldību, cik tur šausmīgi esot kukuļi un vēl viss kaut kas. Un es saku, bet varbūt tev jānāk būvēt Rīgā. Viņš saka, smējies par mani.
Smējies man, es jau saprotu, jā, jo es zinu, ko viņš man vaino. Viņš vienkārši tajā Pierīgas pašvaldībā ar vai bez visiem kukuļiem pa 5-6 mēnešiem viņš tiek ar visiem tehnisko dokumentāciju galā, kamēr Rīgā viņi meklē tur dārts, lai uzbūvētu turpat pāri ielai. Otrā ielas pusē, jā, nekādā vēsturiskā centrā. Bet vēsturiskais centrs, kāpēc ir svarīgs iedzīvotāju viedokļi un lai te būtu iedzīvotāji, tas ir tāpēc, lai te nodrošinātu ekonomisko aktivitāti, jo tādas barankas, kur ir attīstītas tikai suburbi, bet centrs iznīcis, tādas pasaulē ir pilns, īpaši Amerikas Savienotās valstīs, un tās ir pilsētas, kas pēc tam panīkst. Centrs ir jāsaglabās, kā metropoles jauda pazūd, ekonomiskā jauda paliek. Un nevar to piepildīt tikai ar biznesa centru, tā kā Amerikā rakstīs ir downtowns, tur ir biznesa ēkas, arī cilvēki nedzīvo. Tā ir miršanas pazīme pilsētai. Ir vajadzīgs, lai tur ir iedzīvotāji kopā. Man ir jājautā tev, jums par abiem diviem par to, par azartspēlēm. Man nāca kā pārsteigums, ka Rīgas doma ļoti asu priekšlikumu pieņēmusi, ka viss azartspēlēm. Vēlēšanas nāk. Jā, bet lēmums jau ir pieņemts, līdz ar to jums jau būs pēc tam jālēma par to un jāpārlēma. Bet īstenībā tieši attieksmi pret azartspēļu zālē kā tādā. Nu, es nespēlēju pats, nespēlēju tāpēc, ka esmu ļoti azartisks, man ir bail, ka es tiešām varu arī pazaudēt visu. Ļoti aizraujos, kad ir sacensība. Bet es gribu teikt, ka attiecībā savukārt uz regulējumu, tur ir Satvērsmes tiesa viss ir izspriedusi. Un man šķiet, ka tas, ko pieņēma Rīgas doma pagājušā nedēļa, neatbilst Satvērsmes spriedumam. Satvērsmes noteica konkrēti kritērijas, izvērtēšanas kārtību. Gribēju varbūt citādi noformulēt jautājumu. Kā jūs prāt, azartspēles Rīgā vai vispār Latvijā ir jātīsta principā? Es domāju, ka tas nav nekāds bizness, kas rada ļoti lielu pievienoto vērtību, viņš ir mūžīgs. Visos laikos bijis cilvēki acīmredzot vēlās spēlēt par naudu un vēlās zaudēt naudu. Tad cilvēkiem tā vēle bez azarta ir. Un jautājums, kādā veidā kontrolēt to vislabāk darīt. Skaidrs, ka viena liela daļa cilvēku to tagad dara internetā un darīs aizvien vairāk, bet viena daļa to darīs klātienē. Un es neredzu problēmu, ka pilsētā arī būtu azartspēļu zāles. Aizbrauciet uz Berlīnu, tā ir pilsēta, kur ir visvairāk azartspēļu zāles Eiropā, un vienkārši viņas nav redzamas, viņas ir pareizi organizētas, viņām nav uzkrītošu izkārtņu, bet toties cilvēkiem, kas vēlās, viņiem tas pakalpojums ir pieejams. Pareizi jāorganizē šis jautājums. Mums Latvijā, diemžēl, bija problēma, ka tas bija tādā pakārtā stāvoklī 20 gadus. Rīgas doma pieņēma lēmumu, ka jaunas zāles atvērt nevar. Tad vecs stāvēja tur, kur bija, neviena cieta nevēra. Tad viņi atkal viss aizvēra. Tagad viņi atkal tur tiesas spriedumu viss var vaļā. Tagad atkal vērš ciet. Tas, manuprāt, nav labi ne tā industrijā, ne arī pilsētā. Burakus. Mūsu partijas pozīcija vienmēr bija tāda, ka mēs esam pret azartspēles zālēm, bet tai pašā laikā, tā kā man nesen norādīja Dainis Turlais, mans partijas biedrs, ka mūsu laikā, kad mēs bijām pie varas, doma nebija atvērta neviena zāle. Tagad par šo laiku tiešām tā ne īpaši saprotama rīcība. Tā atveram, tā aizveram, tā vēlēšanas nāk, tā esam ciet. Protams, tas ir viena no atkarībām, tas ir slikti. Protams, es arī nekad nebiju neviena sporta zāle, azartspēle zāle Rīga un arī ārpus Latvijas, bet es domāju, aizsēsot ciet, mums vienmēr vajadzētu būt garantija, ka tas pašas zāles neatveras garāžos, pagrabos un tai sāk absolūti neregulējuma sfēra. To, ka šobrīd stāsta tie paši Fēniks īpašnieki, tas pats Zuzana kungs, ka viņam ir garantija, ka visu pārbauda, apsardze ir un nekāda, tur tiešām notiek kāds face kontrols un saprot, un šis ir kontrolējama lieta. Protams, es arī redzēju vīriešu patversmē vienu jaunu cilvēku, kas aizgāja līdz tai patversmē, zaudējot visu azartspēles zāles. Jā, protams, tas ir tā, bet es teicu vēlreiz, runājam vienlaicīgi par to, lai neveidojas nelegāla lieta. Pirmkārt, otrkārt, es atceros 5 gadi atpakaļ, mēs runājam par to teicu es, un to teica arī Staķa kungs, par to, ka vajadzētu izdarīt šīs lietas tiešām par pamatu. Droši vien viņš ņemtu ideju no jums,
kā partneriem Staķa kungs par to, ka Berlīna vajadzētu izdarīt pirmās lietas, kas neko nemaksā. Aiz aizstošiem noteikumiem noņemt to reklāmu, to sarkano reklāmu. Kāpēc vienmēr tā ir, kad opozīcija nāk ar kaut kādām labām idejām, viņi visi ir dedzīgi. Nē, stop, es gribu pateikt. Tā, viņi nonāk pozīcijā, tad viņi sāk stāstīt, Es gribu pateikt par Staķa kungu, viņš neatnāca pozīcijas, no pozīcijas viņš atnāk pie malas, tu atceries, viņam bija punkts no 5 punktiem. Neaizliekšana, bet tāds pirmais solis. Un es starp citu tajā laikā teicu, jā, mēs esam pret, bet ar vienas dienas laiku to nevajadzētu izdarīt. Un tie 5 soli aizliegt reklāmu. Aizliegt reklāmu. Patiešām Berlīnē zinu šo skaitu. Ja jūs ejat pa Berlīnas centru, jūs varat neredzēt te spēļu zāles, kur viņi ir. Tāpēc, ka nav spilta reklāma. A mums otrādi, līdz šodienai tā reklāma piesaista jaunus cilvēkus. Ja? Diemžēl, un tas ir jautājums bijušam mēram, sveiciens Brisele, tas nebija nekas izdarīts. Tā reklāma palika līdz šodienai. Tajā Saeimas sasaukumā no 18 līdz 22 gadam mēs pat iesniedzām, bijām koalīcijā, mēs iesniedzām, bija azartspēļu izložu pamatnostādes, gāja šausmīgi smagā procesā, un tikai šī Saeima beigās pieņēma. Mēs iesniedzām šos priekšlikumus, iesniedzām un pat panācām, ka 2 no 5 iekļautajā plānā lielām mokām, finanšu visai pretojoties, bet panācām, bet likums joprojām nav pieņemts. Pārunāsim tos, mums jau par jūsu plānu, es tomēr sadūros, es nevaru jums nenocitēt. Kas ir Juris Pūts? Juris Pūts ir izcils Latvijas politiķis un sabiedriskais darbinieks, kurš pazīstams ar savu principiālo nostāju un mērķtiecīgo darbu valsts attīstības labā. Juris Pūts, jūs esat izcils politiķis? Es šo tekstu pats nerakstīju. Juris Pūts. Esiet pēc laikas atbildēt tomēr par savu mājaslapu, kas saucās Juris Pūča plāns. Un es nekad nenoticēšu, ka jūs neakceptējāt šo plānu. Es uzskatu sev par diezgan talantīgu politiķu. Te nav par talantu, te par izcilību. Man ir arī sasniegumi, jā, diezgan labi. Ok, jūs uzskatāt sev par izcilu politiķu. Pārēsim pie cita izcilu politiķu. Es gribu īsu, tomēr noslēgumā, pavisam īsu ārpolitiku. Vai jums šķiet Trumps ir jaunas politikas veidotājs vai metīšām nokļūst cilvēks politikā, kas tagad lauž to pasaules kārtību pilnīgā bezjēgā anarhijā un bez plāna un bez sapratnes? Vai tas tomēr ir kaut kādas sekas starptautisko kompāniju pieaugumam, internetu kompānijai pieaugumam un valsts nozīmes mazināšanā kā tādā? Es domāju, ka Donalds Trumps ir daļa no tendences. Ne viņš ir pirmais šāds, jau bija vairāk dažādi, ne jau viss ir pilnīgi vienādi, tā kā tādi kloni, ja? Vienkārši dažādas pazīmes, kas acīm redzami 21. gadsimtā ir lēnu garu politikā ienākuši vairāk un vairāk. Tāds jau agrāk arī ir bijušas, bet viņas tā kā koncentrējas. Un visticamāk tā ir atbilde uz kaut kādu lielāku sabiedrisku pieprasījumu pasaulē, rietumu pasaulē, brīvajā pasaulē, kur liela daļa iedzīvotāju nejūt, ka politiskās elites risina viņu problēmas. Viņu konkrētās problēmas, kāds risināt viņu problēmas. Un ir vajadzīgs viena daļa, protams, viļās pavisam, tur apātiski paliek, bet viena daļa meklē tādu asikairinošu emociju, kad ir cilvēki, kas pasaka, kā tas ir. Pasaka, kā ir, ja, iebakst ar pirkstu. Nav svarīgi, kurš to dara. Un Trumps to tādā ziņā, kā politiķis ir konsekventi darījis, dara arī atšķirībā no daudziem citiem populistiskiem politiķiem, kas tiek ievēlēti, kad viņam atmet visu, ko viņi solījuši. Viņš iekļūstot pie varas dara to, ko viņš ir solījis. Tur, kā saka, nevar pārmest, vēlētāji to vēlējās. Cits jautājums, vai tas ir atbildīgi. Tur man ir cits viedoklis, ka viņš rīkojas bezatbildīgi. Ļoti riskanti šobrīd. Man ir ne tikai, protams, kā Latvijas pilsonim ir ļoti liels bažas, bet man arī noteikti tādā pasaules kopīgas attīstības kategorijās man ir liels uztraukums par to, ko dara Trumpa administrācija un Trumps pats. Nav tas nekas labs, manuprāt. Paldies. Lūrākungs. Es domāju, Trumps ir tāds, kas diemžēl, bet reāli nosaka to modu politikai. To es redzēju vēl pirmais viņa sasaukums un, zināmā mērā, tas vilnis no tāda melna populizma
viņš arī bija redzams pie mums 18. gada vēlēšanas saskaitām, cik daudz deputāti bija ievēlēti no JKP un no KPLV. Šobrīd tas notiek arī. Es runāju kā cilvēkam, kā pilsonim, man ļoti grūti saprast un pieņemt šo politiku. Vispār man liekas, priekš manis vārds darījums ārlietas ir svešs un nepieņemams. Man vairāk pieņemami vārds līgums, vienošanas, sarunas, bet tāds kaut kāda uzņēmējdarbība, tas tāda, ka no sākuma mēs piedāvāsim absolūti neizpildāmu līgumu vai pacelsim kaut kādas kvotas, pēc tam sarunu rezultātu otrais variants varētu būt kaut kas cits. Es nezinu, man tas atgādina mūsu uzņēmējdarbību valsti 80. gadu beigas, 90. sākuma. Ja? Šobrīd man tas nav pieņemams. Es neesmu no tiem cilvēkiem, es sapratu, ka ir tādi politiķi, ka, piemēram, bija pie jums, kas iepriekšējais raidījums, kas absolūti kopē un fans no Trumpa, un šobrīd runa, ka jūs esiet tādi un tādi, nevarat pieņemt Trumpa politiku. Ne, es esmu cits cilvēks, es tādu politiku un tādu veidu nevaru pieņemt, īpaši kontekstā ar to pašu Ukrainu. Tagad pavisam īsi, kāda koalīcija jūs plānojat, kāda būs? Jūs savā starpā varēsiet sastrādāt? Es varu pateikt, nezinu, kungs. Mēs jau šobrīd strādājam, mūsu partija strādā vienā koalīcijā. Es varu pateikt to uzreiz, ja mēs runājam par šo kungu, jā, jūs variet vai kaut kas cits. Laiks vēl ir 2 mēneši pirms vēlēšanām, var pajautāt, un kā tu var sadarboties ar šo cilvēku, kas atlaida doma, ka tavēs izpildirektors Radzevičs, ka 10 gada strādāja, tika atbrīvots ir. Es varu sadarboties ar Juriju Pūci, es varu sadarboties ar Latvijas attīstību. Man ir ļoti labas attiecības, man ir ļoti labas attiecības ar Viesturu Zepu frakcijas vadītāju. Mēs ļoti labi sadarbojamies, kad es biju pozīcijā un viņi bija opozīcija. Es labi sadarbojos ar Pūces kungu kā ministru, varam ministru, tad, kad bija iecelta pagaidu administrācija. Es šobrīd negribu veidot nekādas jaunas koalīcijas. Pirmkārt, visiem vajadzētu būt ievēlētiem, tas ir pirmkārt. Mēs varam garantēt, ka nevienai partijai nebūs vairāk kā 50%. Man ir, un tāpēc bezjēdzīgs vilkt sarkanas līnijas. Man sarkana līnija, neskatoties uz to, ko mēs runājam kontekstā ar Trumpu, ir viena, tas ir 24. februāris 22. gads. Un neskatoties to, ka mēs risinām Rīgas domē pašvaldības saimnieciskie jautājumi, bet šeit man ir sarkana līnija. Un tie, kas vēlreiz 24. februāris. Agrāk es teicu par Krieviju teroristisko valsti, bet šobrīd braucot pie jums, es padomāju, jā, teroristisko valsti, ka tas ir Ukraina, nenosauc mums daži politiķi, daži mēra kandidāti, bet tas biedrs Trumps arī nesauc Krieviju par agresoru. Man tas ir un paliek, tāpēc es pabeigšu vēlreiz ar vārdiem 24. februāris. Mums ir, būs un paliek sarkana līnija. Paldies! Domāju, ka viss liecina par to, ka jaunievēlētā doma būs stipri sadrumstalota un būs daudz ievēlēti politiski spēki. Caur to koalīcijas izveidošana noteikti prasīs kompromisus un vienošanos arī ārpus varbūt komforta zonas. Bet skaidrs, ka tur sadarboties ar kaut kādiem Krievijas apoloģētiem diezin vai izdosies. Ar gods kalpot Rīgai mūsu kolēģi, kas ievēlētie domas deputāti, šobrīd strādā koalīcijā. Mūsu šajā domas sasaukumā vienotība ir izmetus no koalīcijas un ielūgus atpakaļ. Progresīvi mūs izmet no koalīcijas, bet pēc tam atpakaļ nelūdz. Mēs esam strādājuši dažādās kombinācijās valdības līmenī. Vienoties mēs mākam un spējam, savu darbu kārtību mēs vēlēsimies realizēt, tas mums būs galvenais iemesls pēc koalīcijas izvēles. Lai jums veicās, tas bija raidījums Tito laboratorija, cīņa par Rīgu, Oļegs Burovs,
Juris Pūce. Balsojot par šiem kungiem, tas cilvēks, kurš savāks pēc iespējas vairāk pusiņu zīmes ar sirsniņu, super paldies, laikam saucās, tas, kas savāks visvairāk nauda atnāks manā laboratorijā, tā nenāks, neies politiķiem, bet man tehniskiem izdevumiem. Un tas ies nākošajā kārtā. Katrā ziņā nākošais trešdien mums ir pirmais pusfināls Šlesers ar Ķirsi. Lai jums veicam! Paldies! Paldies! Gan manā raidījumā, gan vispār. Paldies! Paldies! Tikā laboratorijas YouTube kanāla raidījums Cīņa par Rīgu. Piedalās Oļegs Borovs, Juris Pūce. Atbalstiet savu kandidātu, atbalstiet to cilvēku, kur jūs uzskatāt par labāku šajā diskusijā. Atbalsts notiek starp podziņu lielais super paldies ar dolārzīmīti. Tas cilvēks, tas kandidāts, kas saņems visvairāk naudas, tas arī ies nākošajā kārtā. Pagaidām nākošajā kārtā nākošajā trešdienā mēs tiksimies ar Vilni Ķirsi un Aināru Šleseru. Tas būs pirmais pusfināls. Tā kā skatāmies tālāk.